Sveiki, draugi! Nu ko? Atkal analogais audio. Jā, pēdējā sērija pirms atvaļinājuma ir atnācis man sūtījums. Ir baltie cimdiņi. Protams, kā titros jau viss ir pateikts. Es jau te mazliet attaisīju, lai vieglāk ir klāt tikt. Taisīsim vaļā, skatīsimies, kas tad mums te ir. Tā. Kasti noliksim projām. Un mums te ir tāds iepakojums. Ņemsim, attaisīsim, pastīsimies, kas mums tur ir. Akurāti. Jo tā jau ir vēsture. Tā jau ir vēsture. Muzeja eksponāts. Jā, un kas tad mums te ir? Mums te ir divas master lentes. Chris Rea albums The Road to Hell. Tā, sāksim ar pirmo pusi. Uz basas lentes 1989. gadā ierakstīta. Otrā pusē laika josla un droši vien var redzēt pirmā puse ar dziesmām. 38. ātrums. Tas ir 38 cm sekundē vai 15 collis sekundē. Stereo. Jā, kaut kā tā. Ko, izņemsim ārā, parādīšu, kas tad mums te ir. Protams, ka tas ir atkal uz pankūks. Tas viss izskatās šādi. Ir lente, šeit ir rakords, un jau var redzēt, tad arī šeit ir rakords. Starp dziesmām visur ir rakordi. Ar ko šī lente atšķirās no iepriekšējās, ko es rādīju? Ar šito lentu tika ierakstītas kasetes. Kasetes. Jo 1989. gadā kompānija Jugatons no šīs lentes, no šīs master lentes ierakstīja kasetes. Kāpēc ne plates? Plata arī ir. Bet plats rakstīja no citām. Parādīšu otro, un tad es arī izstāstīšu, kāda atšķirība ir starp platēm un kasetēm. Tātad, šitā ir otrā puse. Teiksim tā, 5 dziesmas. Man liekas, ka šeit bija 5, un šeit ir 5. Tātad laika lodziņš 23 minūtes un sekundes. Tāda izskatās otra pusīte. Un izņemšu ārā, parādīšu arī pankūku. Šādi. Arī rakordiņš. Starp dziesmām arī atdalīts, viss ir ar akordu. Tā kā, tā ir atkal viena nirvāna. Iepriekšējo reizi es jums jau rādīju Beatles šo te
Beetle lenti. Tas master lens, no kurām tiek rakstīts uz platēm, viņām tiek noņemti zemās frekvences un pacelt augšējās frekvences. Ar to arī atšķirās. Nezinu, kāpēc ir tāda specifikācija platēm, ka no platēm ņem nost zemos toņus un pieliek augstos. Nu, tā ir laikam kaut kāda ieraksta specifikācija, bet kas attiecās uz lentēm kasetēm vai kompaktdiskiem, tad tur nekas nemainās. Tāpēc arī šeit ir divas lentes, vienai pusē un otrai pusē nav dalīts tā kā tai platei. Nu, kaut kā tā. Tā kā Arvim vairs nav variantu. Ir jāiegādājās studijas magnetofons, lai šitos varētu likt virsū, paklausīties un droši vien, ka uztaisīt kādu kopiju. Protams, ka šitas ir muzeja eksponāts, šis droši vien tiks klausīts varbūt vienreiz un tiks uztaisīt kopiju otrais. Un tas arī būs viss. Tā kā, nu tā, Kriserija, 89. gads, Road to Hell, pirmā puse un otrā puse. Tā kā tā. Dodos atvaļinājumā, lai visiem izdevusies vasara. Paldies, ka skatījāties, paldies, ka esat kopā ar mani. Nu, kad jau atkal būs ko parādīt, būšu šeit. Atā!